Tā ir mana māsīca Ilona Bogomola no Rīgas, ar kuru mēs kopā esam vienā skolā gājušas. Mums ir kopīga vecmamma, mēs esam lauku darbus pie vecmammas kopīgus lauku darbus darījuši. Es laikam sevi ne par dzējnieku, īsti ne par dziesmnieku vēl negribētu saukt, un man tās dziesmas laikam ir saskaicāmas uz divu roku pirkstiem. Bet viņas atnāk īpašā brīdī. It kā jau nav kurš teikties, it kā visam savs laiks. Mēnesis iznāk saulē, tikai tad, kad tamsās. Tikai jau nav kurš teikties, it kā visam savs laiks. Mēnesis iznāk saulē. Patiesībā mēs esam vienkārši duets Ilona un Igors, un mēs bijām pirms mūžas, bet arī... Var jābūt no tālu, mūsu laime mīt, bet es ceru drīz jau spēsim saskatīt. Var jābūt, ka tālu, vēl no mājas tu, un nav piepildījies viss, ko sapņoju. Viss, ko sapņoju, viss, ko sapņoju. Es pie tevis nākšu, ļaujot izmainīt ikdienu un domas likt tev pasmaidīt. Es pie tevis nākšu, saulē uzvarīt, ticot tam ik brīdi, tu mīlējies tev smaidīt. Bez tevis kājas pavisam savādāk lietas, kas rītu dziesmoja vasarās iet. Bez tevis lakstīgās pat nepogo, un dzīvuļi rītos nežālo. Bez tevis kājas pavisam savādāk lietas, kas rītu dziesmoja vasarās iet. Bez tevis lakstīgās pat nepogo, un dzīvuļi rītos nežālo. Labvakar. Es pats esmu no Kandavas. Bet tā ir sanācis, kad es esmu atceļojis te uz Vidzemes pusi. Dzeļos es sāku rakstīt, var teikt, diezgan lielā vecumā jau, kad es Rīgā noskatījos, bija tāda filma Disko dejotājs, varbūt daudz atcerās. Un tā es sāku un pamazām krājās, bet nekādi nevarēja, kā saka, nebija tās iespējas viņas realizēt. Līdz 20. gadā man viena labdarības organizācija uzdāvināja datoru. Kādu dienu, kad sēžu pie galda, es paskatos logā, un ko es redzu? Uz pazlodes nosēdies virbulīts mans, un cītīgi raugās, ko rakstu es. Tas mierīgi sēž un raugas uz mani, it kā jautādams, ko tu raksti. Vai tā pasaka, vai dejols būs, tev noteikti man tas būs jāparāda. Es viņam saku, vēl neesmu sācis, tu vēl par agri esi šurp nācis.
Es nezinu to, kas šoreiz sanāks. Vai nevar draudziņi pienākt vēlāk, zirbuļs paskatās uz mani klusu un aizlido tas uz dārza pusi. Man nenādās lauzīt vairs galvu, ja jāraksta dziesma par mazo draugu. Kas no tā sanākt? Spriediet paši, Zvirbuļs jau bija to lasīt. Viņš pat kopiju paņēma līdzi, lai varētu izlasīt to kā. Kāpēc mēs tautas mūzikas kopā dziedam autoru dziesmas? Nu vienkārši tāpat. Kāds no Sargeņģelis nomodā par mani pārgalvī, kaut izmircis un novies veiks mājās pārnācu, pie durvīm incis šaubīgi uz mani raudzījās, un laikam visu sapratis pats devās medībās, kā epilogšai dziesmiņai ir secinājums gūts, ka makšķerēšana ir slapš un visai nedrošs sports. Ai, bērnība, ai, skaistais liepu vītes krastu bērna diena takas kādreiz staigātas. Ai, bērnība, ai, skaistais liepu vītes krastu bērna takas staigātas. Kuru sauga gara pupa, tur sanāca kāpei. Kuru sauga gara pupa, tur sanāca kāpei. Trādirīdi, tur sanāca kāpei. Trādirīdi, tur sanāca kāpei. Tur sanāca kāpeiņi uz saulītī lūkoties, tur sanāca kāpeiņi uz saulītī lūkoties. Trādirīdi, uz saulītī lūkoties, trādirīdi, uz saulītī lūkoties. Uz saulīti lūkoties, pret mēnesi atspērties, uz saulīti lūkoties, pret mēnesi atspērties. Trādirīdi, pret mēnesi atspērties, trādirīdi, pret mēnesi atspērties. Sagaidīt
mone mote, pitu jaunu atu. Grib mone mote, pitu jaunu atu. Astam jaunam vainag ceļu dušu. Astam jaunam vainag ceļu dušu. Auga, auga rūžeņa sarkanā dārzā, zeltu rūžu guļana meitiņa, zeltu rūžu guļana meitiņa, zeltu rūžu guļana meitiņa, zeltu rūžu guļana meitiņa. Vajadzēja vidu, Iveta nāc vidū. Priekšniekiem pa vidu jāstāv. Organizatori. Jā, žēl palika